Labvakar, dārgie skatītāji, un šodien otrā Let's Play Poker sērijā. Ieņemam vietās, esmu ieņēmis vietu, un es esmu gatavs spēlēt. Kaut kas mazliet uzkāries, man joprojām rādās uzraksts ieņemt vietu, jo man ir slikts savienojums tikai 75%. Tas gan žēl. Paliksim pāri. Fold. Protams, ka pirmajā partijā folds as always. Nu, pareizi darīju. Nekas vērtīgs man nav izkritis. Bez jārā. Kā redzēt, otrā partija drusku labāk. Ace Queen, samērā late positions. Te kaut ko varētu, kā sacīt, jāsaka, izspiest. Mazliet uzlabos savienojums. Kā redzam, čeks ar vienu čeks, krievs, vācietis, vēl krievs, ritīgs krievs, ukrainis, krievs, pārsvarā krievi. Nu, iemetīsim 3 big blindus. Pēc īsmies fold, galds savākts. Nu, negluži kā es vēlējos. Fold, vienkārši inst fold noši, tā neko nevar izdarīt. To es cerēju, ka kāds man tomēr 1 vai 2 piekālos. Te būs jāspēlē interesanti, jo, kā redzam, veseli 3 galdi izlaiž. Te varēs iznībā pastīlot potu, varbūt tā. Opā, tam jau 1000. Nu, kā viņš ir tā dabūjis? 3000. Es laikam no citu galdu ir atnācis. Kur pirmo partiju es atvainoju, nepievērs uzmanību. Ālīna kāds izgājis, nezinu. Jā, bet ja Ālīna būtu izgājis. Nu jā, kāda būs Ālīnā izgājis, točne. Un viņu vietā ir kāds no mūsu izlaiž. Kā redzam, turnīrā aizvadīts tikai 2,5 minūtes. Intereses pēc iečikosim, cik ir palikušo. Palikušai ir 28,000, lūk. Ir 2000 2,5 minūtēs. Varams, ka fold. Es gaidīšu gājienu, kad šiem te abiem būs tā kā big blinds, small blinds. Vai arī, kad šim un cerēšu, ka viņš metīs nost. Man jau 9. Es viņu suited. 3 big blinds atkal iemetam. Fold. Call. Tam kaut kas tā tad varētu būt. Nu, piečikosim. Pastīsimies uz viņu iekšām. 80. Call. Fold, of course. Žēl, ka es nezinu, kāds ir ģeņiska. Jā, šis ir kāds, Chromstars. Un izlaiž. Nu, droši vien viņš kādā nopietnākā turnīrā šobrīd spēlē. Jandis 91 apzīmējums. Atrast šo spēlētāju. Ko viņš labu dara? Nav atrasts. Nav laikam onlineā nemaz. Ot muļķis. Un, kā redzam, mēs maliņā varam iečikot, kā vēl spēlē Čiekurs, jo viņš arī šovakar piedalās. Vismaz būtu jāpiedalās. Domāju, ka tā L. Varanais Čiekurs vēl, es domāju, ka piedalās. Ediša Eģeniknais. Un kura galda? To man laikam šādi neuzrādīs. Diemžēl. Vai arī viņš jau, viņš diez vai ir ārā. Žēl man kaut ko tur neizrāda informāciju par spēlētāju. Kā redzam, viņam ir 1570. Tā.
Šeit man joprojām rit partija. Gaidam rezultātus. Gaidam rezultātus. Ilgi gan viņš domā. Viņš ir atvienojies. Max 8 ZGT. Interesants gan viņam vārds. Tagad es uzrādos, kā atvienojies. Nav labi. Pazudu. Es ceru, ka man ir labas kārtas. Es ļoti ceru, ka man ir labas kārtas. Nu, come on. Man arī izlaiž. Turpināt. Savienojums 0. Savienojums 0. Viss tik vāji. 6 un 2. Nu, tagad gaidīsim, ko darīs pārējie. 90 tam kaut kas ir. Viņš pēdējā laikā reti spēlē. Valdosim. Ļausim viņam potu šoreiz nostīlot. Ļausim. Fold. Šis arī tāds diezgan pamīgs. Vai arī tieši ļoti taits spēlētājs. Nu, to mēs uzzināsim, kad beidzot viņš kaut kad nospēlēs. Nu, kā korēts. Ko viņš iegūs? Nu, tagad 33% savienojums. Nu, kas ir? Kas tik vājš? Pat nesapņo. Tas piekrit. Nu, lūk. Es noteikti būtu zaudējis. Tik tiešām. Es pareizi darīju. Tam tagad ģimatedam palika vesela 50 naudiņas. Fold, protams. Nu, of course, all-in. Tur cits iespējas nemaz nav. Gudrs spēlētājs, es domāju, piekālot. Nu, viņš 150, viņš no šiem mēģinās pasūknēt. 6 un nu vienkārši. Tas ir vienkārši unikums. Jūs paskatieties, viņam cerības. Es tomēr saglabāšu. Un pēc tam viņam izkrīt kungs. Riverā. Nu, tas ir vienkārši super paveicās čalim. Kā redzam, mums pievienojas vēl viens spēcīgais. Nu, bet var redzēt, šis tik tiešām ir labs spēlētājs, jo viņš spēlē tikai tad, kad viņam ir ar ko. Viņš nespēlē vienkārši tāpatās pa prikolam. Viņš spēlē, kad viņam ir kārtas. Lūk, viņam bija Pocket King. Tight playerīts. Tā kā, ja mēs redzēsim, ka viņš meta, mums ir jāuzmanās. Again, fold. Bet tas to var labi nospēt. Ja man ir kaut cik normāls kārts, tad uzliekam lielāku likumu, viņš var nobīties. Jo īpaši, ja turpinās izlaist Hahka, KSB un Jandis. Jandis vispār pagaid, no kurienes bija? No Čehijas. Skaidriņš. Nu, pagaidām ir samērā lēni iet. Nu, lūk, man būtu bijis 6 pāris. Un ar to man nepietiktu, jo pēdējās kārtas man būtu uzvarējis viņš. 6 un 5. Nu, vienreiz labi aizgāja, un pēc tam viņš vispār nedod kārtas. Tā teikt. Tad, kad apritēs 10 minūtes, pēc šīs partijas pastīsimies, cik jau ir palikuši pēc 10 minūtēm no 30,000. Tā. Viņš ir iemetis. Nu, noriskēsim uzreiz. Minreiziņu uztaisīsim. Folds. Calls. Minreiziņu noriskējām. Pastīsim. All-in. Ar šādām kārtīm es to neriskēšu.
Pasīsim. Būtu jauki, ja viņš piekālot, man tad būtu iespēja uzzināt, kas tad viņam bija. Bet viņš, diemžēl, nofaldoja. Nostīlēja visdrīzākais potu. Diemžēl 60 pazaudējumi. Nu, lūk, es esmu nofaldojis, man ir laiks, un vairs tikai 23,000 palikuši. Atcerēsimies, pagājušais ierindojus kaut kādā 13,000 kaut ko vietā. Paskatīsimies, vai šoreiz izdosies to pārspēt. Kamēr viņi šeit bremzēs, dosimies paskatīties, kā tad ir Čiekuram. Es pirms mača, starp citu, izaicināju viņu, kad es šoreiz atkal būšu augstāk kā viņš. Pastalkosim mazliet Čiekuru. Pastalkosim mazliet Čiekuru. Čiekuram pagadam iet labāk nekā man. Lūk, 3305 žetoni. Malacis. Acīm redzot, šajā turnīrā viņš būs tomēr augstāk par mani. Vismaz pagaidām tā izskatās, protams. Es, protams, ceru, ka tā nebūs. Un kā šobrīd man ir savienojumi, un savienojums neuzrādās, ja man rādās šīs te kārtas. Es biju redzējis, pēdiet. 800, nu tas ir puslīdz normāli. Kuku, brašī. Uzvar korets. 9,5. Nu, come on, iedodiet normāls kārtas. Kā redzam, Fēdam un Forlieku labi neiet. Nu redziet, šis pārtrauc izlaist. Abi divi pārtrauc izlaist. Nu, lūk. Mums es tikai viens izlaidējs, Jandis. Gan Haka, gan KSB ir pievienojušies. Tā būs interesanti. Vairāk pretnieku. Mēs nevarēsim riskēt tik viegli nostīlot. Brašiem būtu jāizlaiž, viņš kaut kur ir izgājis. Laikam aizgājis toleti, dīvainā laikā, nu kā redzat, man flopā būtu piesniegt pāris. Es bez intereses pēc, vai tas vēl kaut ko dotu. Es atzīšos. Nedrīkst skrobēties, protams, kā jūs iepriekšējā video minēju. Jums pēkšņi izkrīt lielāka kombinācija. Bet ja pēkšņi būtu izkrīts vēl 2 piecinieki, man būtu bijis quad of 5, tad, protams, ka es skrobētos, ja tā būtu vienkārši unreal kombinācija, ar kuru zaudēt praktiski nav iespējams. Bet, nu, pagaidām izskatās, ka tik traki nebūtu. Nu, kā kaut kur nozudis. Acīm redzot, mans internets bija vainīgs. Man laikam internets tā nobrimzēja vai kaut kas cits. Tagad gaidam Vasjānam 10 sekundes vairs tikai. Džos un 2, nu, skatīsimies. Es domāju, ka ja neviens. Es šeit zelts izlaist. Man jau uzmanīgi, man stulvēs internets, tā arī čekosim. Nu, un joprojām mirgo, man acīm redzot tik vājš savienojums. Kāpēc? Es uzspiedu čeku. Es izredzētu, ka es uzspiedu čeku. Man rādās laika banka. Come on! Un atkal man ir atvienojuši. Laiks 20. Ček. Pēdējā brīdī laika. Ček. Šis te būtu vainīgs. Nē, man nekas nekačājas. Ček. Kāpēc man tā rauj nost? 21 tikai. Kaut ko šokar man internetam nepatīk. Man visu laiku nost. Ček, man nekā nav. Flash draws. Turklāt ļoti nobīgs. Lūk, šie sadalīja 7. Kāpēc viņi sadalīja? Nu, come on, iedodiet kaut ko labu. Kad būs pagājušas 20 minūtes, ja, protams, tik ilgi izdzīvošu.
Paskatīsimies, cik uz to brīdi jau būs palikuši. Tieši tāpat arī nostalkosim Mr. Čiekuru. Nereālo profiņu. Kā redzam, turnīrā pagājuši tikai 15 minūtes. Jā. Kāpēc man tā zūd? Nu, tagad 67 rādās. Ļoti dīvaini. Šodien internets man nemīl. Protams, ka fold ar tādām kārtīm, come on. Jūs par mani smēties? Nu, lūk, viņš piedod. Kas par flopu, vienkārši insta super flop. Un viņš izlido, kakā man kaut kas bija nobremzes. Pocket 3. Nopietni Pocket 3. Nu, es atzīšos, man krīt uz nerviem mans gļukojušais internets. Es atzīšos, tas man tiešām krīt uz nerviem. Nenormāli, tas rada tādu reiģi, es vienkārši iešu all-in. Es vienkārši iešu all-in ar saviem Pocket 3-niekiem. Fold. Man rādās, jūs turīt, redzat, kādas tur mūzika klausos. Kārtē dziesmu mēs pastīsimies, kas tad notiksies. Vai kāds idiots, lūk, viņš man piekrīt ar dāmu un 2, 4 un 8, bet es tās, ka viņam varētu būt flā. Un kāpēc es? Viņš dabāja flashu. Un es pabeidzu turnīru. Es par to neesmu bēdīgs, jo stulbi spēlēt, kad drausmīgi bremzē, ātri uzmetis mācu, vai varbūt, ka tagad ir kāds turnīriņš, kurus varētu paturpināt. Bet bezmaksas pēc, notiek Playmoney turnīriem. Reģistrācija kaut kādam Badugī, bet Badugī es nemāku. No limit draw, free rollam. Tas ir drausmīgi vēlu. 8 games. Es nemāku Badugī spēlēt, es mācātu Badugī izmēģināt Playmoney turnīrā. Es negribu. Kas ir reģionālais, kāds tagad ir. Pastīsimies kādu turnīriņu. Jūs līdz ar to arī iepazīsties ar dizainu. Kā redzams, reģionāli ir nekāda sevišķi nav, satelīts varbūt kāds. Satelīts sevišķi arī neviena nav, kurā es varētu. Vispār ir kāds, kuris varētu reģistrēties šobrīd? Beidzies, notiek. Notiek vēlā reģistrācija, bet te ir jāmet nauda. Makavu, ACOP, tur noteikti vajag biļeti. Pieejami Rībai un Addon. Tad jāmet iekšā. Jā, tieši tāpat kā šeit. Tieši tāpat kā noteikti šeit. Man Čiekurs atsūtīja īziņu, kurā es nesaprotu, viņš man izsaka tiešām kaut kādu komplimentu vai pārmetu. Un labi, paldies par skatīšanos. Uzredzēju.